Piektdienas rubrikā Rudziņas komentē, kur uzliek pantogrāfu, iestiprina gradzenu. Gradzens ir Comfort Fit, šis te ir trafarets, kur tad pieliek. Tas darbības princips ir ļoti vienkārši. Apakšā ir trafarets, pa kuru meistars velk, un augšā ir gradzens šajā te mirklī. Ir divi veidi, kā pantogrāfs var darboties. Šis izskatās, ka ir ar dimanta griezni, ir arī karbīda grieži, vēl rotējošās kustības un tā. Labs, sens izgudrojums, līdzīgi tā kā šobrīd ir populāri taisīt ielilgumus, lai tas būtu offseta spiedmašīnas. Ja? Tad līdzīgi ir arī šeit tiek uztaisīts šāds gravējums un tā kaut kā. Dažreiz cilvēks saka par to, ka tas taču gravējums, kāda starpība, kā viņš ir izpildīts. Kāpēc mēs neizmantojam pantogrāfu? Grieziens ir, es pat teiktu, ka nav akurāts un ir tāds tā kā mašīna. Mēs izmantojam kā reiz divu veidu gravējumus, visbiežāk lāzera gravējums, lai izceļās mazām sīkām detaļām. Un otra lieta, mēs izmantojam pneumoštiheli. Šo te dzelni faktiski var dabūt ļoti precīzu spoguļu griezienu, padara gravējumu īpašu. Plus vēl arī tas, ka meistara roku veiklībai viņam ir ļoti liela jēga un ļoti liela vērtība. Nezinu, kurš strādā Rīgā ar pantogrāfu, bet ir CNC mašīnas, kas izmanto līdzīgas tehnoloģiju. Viens labs veids, kā iegravēt. Jā, gravējumi ir dažādi. Ceru, ka sanāca iepazīstināt jūs ar vēl vienu gravēšanas veidu. Vēlaties apskatīties par gravējumu ar roku, meklējiet mūsu YouTube kanālā. Tad demonstrēju, kāda ir tā atšķirība, stāstu višķiņ vairāk un tā. Viss. Tiekamies. Čau!